Sveiciens visiem, kas ir atraduši šo video, un šajā video es pastāstīšu, kā atrast īpašumu savai permakultūras saimniecībai. Tas var būt ne tikai permakultūras saimniecībai, bet saimniecībai kā tādai, bet tā kā pēdējā laikā mēs nodarbojamies ar permakultūru un esam daudz par to mācījušies, tad šajā video būs akcents tieši uz permakultūru. Kaut gan tas varētu arī ļoti noderēt, ja jūs meklējat vienkārši saimniecību, vai vienkārši lauku īpašumu, vai privātu māju, vai viensētu, vai vienkārši vēlaties nopirkt savu zemi vai iekārtot dārzu. Es domāju, šeit būs daudz noderīgas informācijas, un skatīsimies kopā, un ja būs kaut kādi jautājumi, tad ierakstiet komentāros, atbildēšu. Es vairākus gadus jau esmu izskatījis šo tēmu par permakultūru. Esmu apmeklējis dažādas mācības, kursus, noskatījies daudz video par permakultūras dārza dizainu, par dažādām metodēm un praksēm un dzīvēs, un daudz redzējis, kā kas izskatās un kā viss notiek, bet nevienā no tām vietām vai mācībām vai video nestāstīja par pašu pamatu, kā izvēlēties savu vietu, kur izveidot savu saimniecību. Tieši kāds ir tas izvēles process, kādi ir tie faktori, kam pievērst uzmanību, un kas ir vissvarīgākais, ko skatīties, un lai pēc tam nākotnē būtu vienkāršāk izveidot sev kaut ko ļoti tīkamu un foršu. Un apkopojot visu informāciju, ko es esmu ieguvis gan mācībās, gan arī, ko esmu pats konstatējis, kad mēs meklējām sev saimniecību. Es apkopoju šo tādā kā prezentācijā, iedalīju vairākas tēmas un faktorus, pēc kuriem tad vadīties un kā to klasificēt. Un es to iedalīju divās faktoru grupās. Pirmā grupa būtu faktori, ko mēs nevaram izmainīt, meklējot īpašumu, un otrā grupa būtu faktori, ko mēs varam izmainīt. Un sāksim ar pirmo, ar faktoriem, ko mēs nevaram izmainīt. Tie būtu, piemēram, klimats, reljefs, kāds ir etniskais sastāvs tajā vietā, kāds ir dzīves līmenis, kādi ir pakalpojuma pieejamība, cik tālu ir skola, cik tālu ir veikali un daudz citi faktori. Bet iesim cauri tiem pēc kārtas. Sāksim ar klimatu. Un šajā kontekstā mēs izskatīsim Latviju, ka mēs vēlamies atrast saimniecību Latvijā. Un viens no tiem faktoriem, ko mēs nevaram izmainīt, ir temperatūra. Un varbūt arī daudz nezina, kāda ir vidējā temperatūra Latvijā gada griezumā. Tad es varu jums pastāstīt, tie ir no 4 grādi plus 4 līdz plus 8, un plus 4 ir Vidzemes augstienē un Latvijas ziemeļu daļā, un plus 8 jau ir Kurzemē apakšā un augšā. Tātad pēc šī viena mēs varam redzēt, ka nosacīt varētu teikt, ka Vidzemē ir 2 reizes augstāks kā Kurzemes apakšā, bet kopumā tas mums daudz ko arī nepasaka. Ja? Mēs saprotam, ka tur jo augstāk kalnā, jo augstāks, jo tuvāk jūrai, jo ir siltāks. Un vispār dzīvojot tuvāk pie lieliem ūdeņiem, kā pie jūras vai pie lieliem ezeriem, ir tā, ka tā temperatūras svārstības ir ļoti mērenas un nav tik krasas, kā dzīvojot tālāk no jūras vai no okeāniem vai ezeriem. To arī varam redzēt arī regulāri laika ziņā skatoties un novērojot, ka pie jūras tas klimats ir tāds mērenāks, un ziemā viņš nav tik augsts, un vasarā nav tik karsts, jo ūdens darbojas kā akumulators. To var ņemt vērā. Savukārt, ja iesiet vairāk, tā teikt, sauszemē, tad tur būs temperatūras ziemā augstākas un vasarā būs karstākas. Tā, iesim tālāk. Ir tāda lieta kā sala cietības zonas. Tas nozīmē, kad var iedalīt Latviju vairākās zonās, sagrupējot to pēc tā, kāda ir ziemā visvēsākā temperatūra.
Un dažādās kartēs ir dažādi avoti, bet pārsvarā tiek izdalītas 4. zona, 5. zona un 6. zona. Tātad augstāks ir Latgalē un Vidzemē, protams, ka Kurzemē ir siltāks, ja? Bet, piemēram, tā kā mēs paši esam Vidzemē, tad es varu teikt, ka 4. zonā ir minēts, ka mīnus 34 grādi var sasniegt ziemā, bet, protams, ka novērojumos ir bijis arī vēl augstāka tā temperatūra. Ir bijis mīnus 36 un 38. Tātad teorētiski, ja mēs skatāmies tikai pēc šiem skaitļiem, tad Latvijā ir arī 3. zona. Bet pēdējos gados, kā mēs zinām, kļūst siltāks, klimats izmainās, un Latvijā figurē tagad jaunākajās kartēs arī 7. un 8. zona. Tas ir šeit Kurzemē, kur ir Rucava un Nīca. Tās ir siltākās zonas, un temperatūra tur nenoslīd zem mīnus 17 grādiem. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai nē, bet tā tiek apgalvots vismaz no dažādiem avotiem, ko esmu skatījies. Ir gan Eiropas avoti, viņi saucās angliski Hardiness zones, gan arī Amerikas avoti, viņi izmanto USDA zones. Un jūs varat iegulēt un paskatīties, kādas ir tās interpretācijas atšķirīgās kartēs. Bet kopumā tā tendence, protams, ir tāda, ka šajā te pusē Latvijā ir vēsāks un vidusdaļā un Kurzemē ir siltāks. Bet, par 7. un 8. zonu tas ir diezgan silti jāsaka, un tur jau varētu audzēt diezgan tropiskus augļus arī. Un ir vēl tāda lieta, ka katru gadu tās siltākās zonas pārvietojas uz labo pusi, var teikt, tā kā no jūras projām uz sauszemi. Un tas pārvietošanās ātrums bija, manuprāt, bija 50 km gadā. Vai 30, tagad es negribu samelot šo ciparu, es neatceros, bet ir tā, ka katru gadu tā siltākā zona pārvietojas uz sauszemi no jūras. Tā kā dažus gadus vēlāk, es domāju, ka 7. un 8. zona jau varētu izplesties līdz Latvijas centrālajai daļai, un 4. zona varētu vairs varbūt būt tikai šeit Latvijas stūrītī, kur Latgale. Cerams, ka tā arī būs, jo man jau arī patīk siltāks klimats, to nevar noliegt, daudz varbūt ar nepatīk, bet man tas patīk. Protams, ka saglabājas arī visi 4 gadalaiki arī šajās zonās, bet tas, ka siltāks, tas ir patīkami un var audzēt arī dažādus eksotiskākus augļus un izbaudīt gan citrus augļus, gan, piemēram, ēdamos kastaņus audzēt, gan varbūt, banānikam garšo vai mango arī varbūt 8. zonā jau varētu, siltumnīcā gan viņam nevar būt mīnusi. Tā ka šāda ir tendence, un skatoties uz tām zonām var arī izvēlēties sev tīkamāko klimatu. Protams, izvēlēties 7. 8. zonu, tas nav tā viennozīmīgi, ka tur ir visi forši un ideāli un vasaras ir siltas un mērenas un tā. Tur ir citi faktori, kas ir mitrums, vējš, reljefs, to mēs vēl iesim tālāk tūlīt. Piemēram, arī nokrišņi. Kā mēs varam redzēt, ka tur, kur ir siltāks, tad tur arī ir vairāk nokrišņi. Šie ir gada griezumā un milimetros izteikti. Tātad te, kur ir siltāks, tur ir 850 mm gadā nolīsti šajā vietā. Attiecīgi, te, kur ir vēsāks, tur jau ir mazāk arī nokrišņu, 600, arī šeit ir 600 norādīts šeit centrālajā daļā. Tā ka nokrišņu daudzums vēl viens faktors, ko var ņemt vērā, ja? Tā ka vai vismazāk nokrišņu, vai visvairāk nokrišņu, ja? To var izvēlēties arī šādā griezumā. Tad ir vēl tāda lieta kā vējš, un šeit arī mēs redzam, ka lielāks vējš ir tur, kur ir siltāks un jūra, gan arī tur, kur ir augstāki kalni. Gan pie jūras, kur atklātā jūra, nevis Rīgas jūras līcis, gan arī šeit, kur ir augstāki kalni,
un tur ir krietni lielāks vējš, gan Brāzmās, gan kopumā vispār. Un šajā te kartē ir apzīmēts, ir aprēķināts vēja ātrums 10 metru augstumā. Bet ir arī tādas kartes, kur ir 100 metru augstumā, tur attiecīgi vienkārši tās zonas ir lielākas. Un iesim uz nākamo slaidu. Reljefs. Protams, Latvijā reljefs, mēs varbūt domājam, ka Latvijā ir kalni un ielejas un reljefs ir mainīgs, bet salīdzinājumos pārējās pasaules, tas, protams, ir tās augstuma izmaiņas ir ļoti niecīgas. Latvijā ir principā centrālā vidzemes augstiene, kur ir visaugstākais kalns, Gaiziņkalns, 312 metri. Un šeit atkal ir zemienes, ja? Te, kur bija vairāk nokrišņi un mitrums, tur arī ļoti zems, un tur arī ir riski, kas saistīti ar aplūšanu. Tā, ka to var ņemt vērā, ka te, teiksim, lauksaimniecībai varbūt tas ir ļoti labi, izmantojamā lauksaimniecības zeme nav tik daudz jālaista tie, kas viņu laista, un, protams, kad jo vairāk nokrišņi, jo labāk, viņus var aizdīt prom un novadīt kā vajag, bet jāskatās, kad par aplūšanas riskiem upes iziet no saviem krastiem, un pie lieliem nokrišņu daudzumiem arī aplūst ielas un mājas, un tāpēc arī saimniecība labāk skatīties būtu, kad vai nu tikko ir bijuši lieli nokrišņi un plūdi, vai nu pēc ledus iešanas, kas ir ziemas beigās, pavasara sākumā. Tie ir tie lieki, kad labāk skatīties, vai nu vasaras vidus, kad ir tie lielie plūdi, kā mums arī bija šogad, vai pēc krusām apskatīties, kurā vietā ir lielākās krusas, tie arī bija Latvijas vidus daļā šeit, lielākie krusas bojājumi. Tā, ka šeit arī zemiene nāk līdzi ar saviem nosacījumiem, ja tā teikt, ar vējiem, ja kaut kādiem arī, un kā mēs zinām, ka te arī bija vētras. Vidzem arī bija, protams, vētras un lieli vēji, bet šogad, man liekas, ka labāk, ka vairāk trāpījās centrālajā daļā tieši šeit. Tā, nākamais, ko mēs nevaram mainīt, ir tās vietas etniskais sastāvs. Vispār Latvijā etniskais sastāvs iedalās tā, ka pārsvarā, protams, ir latvieši, tad otrajā vietā ir krievi, kas ir ap 30% no latviešiem, un tad ir ukraiņi, balkrievi, poļi, lietuvieši, čigāni, ebreji un tā tālāk. Ļoti daudz nacionalitāšu iedzīvotāji, bet lielākās ir latvieši, krievi un ukraiņi. Tā ka arī tajā vietā, kur jūs skatāties savu īpašumu, var aizbraukt sākumā, apskatīties un arī apjautāties cilvēkiem un apskatīties arī statistiku var. Tas viss ir pieejams internetā, statistikas mājaslapā un apskatīties, kādas nacionalitātes cilvēki dzīvo kādā vietā. Protams, ka mēs redzam, ka vairāk tagad ir Rīgā un lielajās pilsētās ir vairāk iebraucēji no Indijas valstīm, no Indijas, ja, un no citām siltām valstīm. Tas saistīts ar to, kad ar mācību iespējām un ar to, ka Latvija daudzām valstīm ir kā vārti uz Eiropu, kur ir salīdzinoši viegli nokļūt, pēc tam kaut kādā veidā var dabūt vīzas un aizceļot tālāk uz Eiropas valstīm, kur var vairāk saņemt naudu. Tas tā kā vārti, jā, var teikt. Un te var apskatīties, kādas ir izmaiņas pa gadiem, pa tieši konkrētiem rajoniem, kā tas ir mainījies, ja? Un cik ir latviešu kādā rajonā, procentuāli, kāds īpatsvars, ja? Un mēs redzam, ka jo tuvāk pilsētai, jo tuvāk Rīgas galvaspilsētai, jo tas latviešu īpatsvars ir mazāk, un vairāk jau uz laukiem, tur jau tas latviešu īpatsvars ir vairāk, ja? Protams, ir attiecīgi arī Latgales rajons un Daugavpils, tur ir latviešu īpatsvars arī ir krietni mazāks, ja? Te var ļoti labi redzēt, ka latvieši ir tā kā zemnieku tauta. Viņi tālāk no lielajām pilsētām, ja, un nodarbojas ar zemniecību pārsvarā. Un tad var apskatīties, kādas ir tās izmaiņas bijušas novados.
šo es skatījos saistībā ar etnisko sastāvu, bet arī saistībā ar dzīves līmeni. Jo bija tā, ka pa pašvaldībām skatoties, var redzēt, kurās pašvaldībās ir cilvēki, no kurām tā pašvaldībā un naudiem aizplūst, un kuros viņi pieplūst vairāk, vai kuros nemainās. Ja? Un tādā veidā tiek noteikts tas dzīves līmenis konkrētā novadā. Nu, tas, protams, ir subjektīvs rādītājs, ja? Bet kaut kādus secinājumus jau mēs varam izdarīt, ja? Kad, piemēram, ir vietas, kur iedzīvotāji, ko latviešu īpatsvars samazinās, un ir, kur palielinās. Ja? Un mēs redzam, ka ap Rīgu un Rīgas rajonu tas pamazinās pārsvarā, ja? bet savukārt vairāk uz Kurzemi un Vidzemi, tur tas īpatsvars vai nu ir nemainīgs, vai palielinās. Un te ir tieši par dzīves līmeni skatoties, ja? Te bija sarēķināts novadā, kādi ir ienākumi, un izdalīts uz iedzīvotāju skaitu, cik sanāk uz vienu iedzīvotāju ienākumi. Ja? Un te mēs varam redzēt, ka tie, kas ir atzīmēti ar gaišāku krāsu, tie skaitās kā labāk, un tie, kas ar sarkanu krāsu, tiem ir tā kā sliktākas dzīves līmenis teorētiski. Ja? Un te mēs redzam, ka kur ir tie rajoni, kur sanāk uz vienu iedzīvotāju, ir lielāki ienākumi. Ja? Varbūt kādam tas svarīgi dzīvot tādā novadā, kur, piemēram, ir nosacīti attīstītāks. Ja varbūt viņš ir, ja tur ir vairāk ienākumi uz iedzīvotāju. Šāda informācija arī pieejama ir, un to var izskatīt jau vēl sīkāk arī un detalizētāk internetā statistikas mājaslapā. Tālāk, sociālā situācija. Izvēloties sev īpašumu, vajadzētu pārbaudīt arī, kā iepriekš minēja, dzīves līmenis, kāda ir vietas reputācija. Piemēram, mēs zinām, ka ir kaut kādi notikumi, kas saistās ar kaut kādu konkrētu vietu, kas rada par viņu kaut kādu iespēju un reputāciju, un cilvēki izveido to savā prātā, un tā, piemēram, vai nu uz turieni tieši vēlās braukt vai nevēlās braukt. Nu, kā, piemēram, bija liels notikums, kad bija Koknesē atrasta kokaīna krava, noķerti bija tie kontrabandisti, narkotiku pārvadātāji. Tas, protams, ka tas bija tāds negatīva reputācija bija tam rajonam. Un diez vai cilvēki tajā brīdī vēlējās uz to rajonu doties, kaut gan skaidrs, ka tas nekādīgi neietekmē to, kas tur notiek apkārt, un, var teikt, arī drošību un visu pārējo. Tāpat arī ir dažādi notikumi, kas, piemēram, bija par Dobeli, ka Dobelē ir čuhņa. Varbūt kādam tieši gribas braukt uz čuhņu un uz nekurieni, ja tā tas ir, ja. Bet, ir kaut kādi notikumi, kas veido to vietas reputāciju, vai, piemēram, Baltezers, ja, tur arī skaidrs, ka tur tā kā bagātie cilvēki pārsvarā dzīvo, ja, vai Jūrmala tur, ja, vai, piemēram, Salkrasti, tur ir tāda interesanta situācija, tur ir daudz nelatvieši, sāk apdzīvot šo vietu, jo tā kā Jūrmala ir dārga, bet dzīve pie jūras arī ir Salkrastos, ja, bet tur ir lētāk uz to pusi, īpašumi lētāk, un tad tur šobrīd ārzemnieki izpērk īpašumus Salkrastos, ja, arī tā. Un katrai vietai ir savs kaut kāds stāsts, kas veido to vietas reputāciju un izpratni cilvēkam, kas tur notiek. Tāpatās arī noziedzības līmenis ir svarīgs, ja, apskatīties var statistiku, kāds ir katrā rajonā noziedzības līmenis. Tas varbūt arī nav ļoti objektīvs rādītājs, ja, bet katram jāizvērtē, tas ir individuāli, ja, vai skatoties jau detalizētāk, var apskatīties, kādi ir tie noziegumi veidi bijuši un kas tur ir noticis tieši, ja par konkrētu gadījumu atsevišķi. Un, piemēram, es zinu, ka laukos, kur mēs dzīvojam, tur noziegumi nav bijuši jau 20 gadi vismaz nav bijušas zādzības, ja. Man tas likās svarīgi arī. Un forši, kad ir kaimiņi apkārt un nekādu zādzību nekā nav. Un par kaimiņiem runājot arī svarīgi, protams, ir kādi ir kaimiņi. Un svarīgi ar kaimiņiem saprasties, jo ar viņiem jādzīvo ir, var teikt, blakus un varbūt arī bieži jāsatiekās atkarībā no tās vietas un īpašuma lieluma. Tā ka noteikti es ieteiktu skatoties īpašumu, aprunāties arī ar kaimiņiem. Vismaz noskaidrot, kas tur apkārt dzīvo, varbūt jau kaut ko novērtēt.
vizuāli pēc īpašuma, varbūt apjautāties kādam garām gājam, vai, ja tā ir maza vieta, tad var apjautāties arī, piemēram, veikala pārdevēju vai pasniedzēju vai jebkam, ja, ko satiek uz ielas vai kaut kādā veikalā, kas tur notiek, kādi ir cilvēki, kādi ir notikumi. Protams, arī jāņem vērā, kādi ir likumi un noteikumi konkrētajā rajonā. Mēs, kad iegādājāmies īpašumu, mēs par to neizdomājāmies, bet īstenībā tas ir svarīgi. Piemēram, tādos gadījumos, ja tu vēlies celt māju vai celt siltumnīcu vai piebūvi, jo bieži vien lauku teritorijās tā kā palīgēku saskaņošana ir atvieglota. Ja, piemēram, tas būs Rīga vai Rīgas rajons vai kāds pilsētas rajons, tad par katru celtni būtu jāsaņem būvatļauja. Protams, ka visām jāsaņem, bet tur būs sarežģītāks tas saskaņošanās process. Ja, teiksim, tajā gadījumā lauku teritorijām pārsvarā ir tā, ka būvatļauju arī saņem, bet iesniedzamie dokumenti nav vajadzīgi tik detalizēti un projekti, kā tas būtu, piemēram, ja celtu māju kādā no privātmāju rajoniem. Ja, tad tur būtu viss pēc pilnas no programmas ar arhitektiem un ar celtniekiem un tā, bet ja tu gribi sev uzcelt lauku teritorijā sev kaut kādu šķūnīti vai siltumnīcu vai noliktavu, tad parasti tā saskaņošana ir atvieglota un to var paveikt pats zemes īpašnieks vai, kas cels to siltumnīcu, ja? Vai, piemēram, kāda firma ceļ māju, kas te ir saimniecības ēka vai pirs, tad arī viņi var iesniegt visā šos dokumentus, kas ir ļoti atviegloti, ja? Tur nav nekas tik tāds detalizēts un neiespējams, ko nevarētu cilvēks izdarīt arī pat. Tā, iesim tālāk. Protams, ka vēl viena lieta, ko mēs nevaram izmainīt, ir tas, ka cik tālu mums atrodās, var teikt, kā pirmās nepieciešamības pakalpojumi, kas ir skola, kas ir pārtikas veikali, kas ir vissvarīgākais, manuprāt, saimniecības preču un celtniecības preču veikali, un slimnīcas un medicīnas pakalpojumi. Jā, tepat kaut ko vairs izstāstīt vairāk grūti par šo tēmu, te visi skaidrs, ka cilvēki, kas pārvācas uz kaut kādu vietu, šie faktori ir svarīgi, gan nopirkt pārtiku, gan nopirkt saimniecības preces, celtniecības preces, gan skola, gan medicīna. Viss tas ir kaut kādā mērā vajadzīgs, ja, un atkarībā, protams, no bērnu vecuma, no bērnu interesēm, vai iet klātienē, vai attālināti mācās, vai kādas ir bērniem intereses, ko pats vēlas darīt, vai iegādāties pārtiku pārsvarā veikalos, vai, piemēram, audzēt paši pārtiku, un piemēram, iegādāties no kaimiņiem, tur pienu, olas, gaļu, kartupeļus, daudz ko jau var paši izaudzēt, daudz ko var nopirkt no kaimiņiem, vai samainīt, vai piedalīties talkā un saņemt tos dārzeņus, vai augļus, vai ābolus, vai kaut ko arī kā barterī. Tā, iesim tālāk. Un tālāk ir tādi faktori, ko mēs varam izmainīt. Tādu faktoru ir daudz, bet tie primārie būtu ūdens, elektrība un ēkas, tā kā mājvietas, ja. Tas ir tas, ko mēs, protams, ka varam izmainīt, gan pievilkt ūdeni, gan pievilkt elektrību, gan uzcelt ēku, bet svarīgi ir uzreiz saprast, vai uz tā īpašuma tas viss jau ir, vai tas būs jātaisa no jauna un kādas iespējas to ir izveidot. Tāpatās arī svarīgi īpašuma novietojums, kā viņš ir novietots attiecībā pret citiem īpašumiem, pret ceļu, pie ūdeņa, vai kas vēl atrodas blakus, vai gadījumā nav cūku ferma blakus, vai kāda ražotne smirdīga un indīga. Daudz faktori, kas ir uzreiz izmaināmi. Vai ir dārzs, ja piemēram, vai ir kaut kādi apstādījumi, vai nožogojums, vai blakus ir pļavas un tā tālāk. Un iziesim cauri šiem faktoriem arī tagad atsevišķi. Ūdens, ja? Tātad kādi varētu būt ūdens veidi īpašumā? Laukos populārākais ir aka un dziļurbums. Tālāk, jo, piemēram, ja ir dārziņa kaut kāda teritorija, dārziņa vai vasarnīca, tad parasti ir aka vai spice.
un arī mēdz būt centrālā ūdens piegāde, vai arī var izmantot lietus ūdeni. Un kas nav maz svarīgi, varbūt tagad tas pēdējos laikos aktuālāks, tā kā mums sausākas vasaras, tad svarīgi arī kāda ir aizsardzība no mežu ugunsgrēkiem, vai piemēram, ja ir īpašumā pļava un kaut kādā veidā pēkšņi tā pļava aizdegas. Un kā jūs pasargāsiet savu īpašumu no ugunsgrēka, vai pieejams ir kaut kāds dīķītis, vai ezers, vai centrālā ūdens padeve, kur jūs varēsiet izmantot ūdeni dzēšanai. Ja? Un te arī jāņem vērā, kad ir jāpajautājas apkārt kaimiņiem, kādi viņiem ir tie ūdens veidi, ja? Vai viņiem ir akas, ja ir akas, tad cik viņiem ir dziļas, kādā krāsā ir ūdens, vai viņš ir dzeltens un smirdīgs, vai viņš ir dzidrs tīrs, varbūt ir avoti, kas, manuprāt, vislabākais jau būtu avots, ja, bet tie arī ir visretākie pārsvarā. Un tad ir dziļurbumi. Dziļurbumi faktiski var izurbt jebkur, tikai atkarīgs ir, cik dziļi jāvar. Piemēram, Vidzemes augstienē dziļurbums var būt ap 200 metri un dziļāks arī. Ja, piemēram, tur Latvijas centrālajā daļā tas varētu būt 60 metri, varbūt Urzemē tas var būt 15 vai 10 metri, tad Vidzemē jārēķinās, kad izrupt jaunu dziļubumu būs diezgan dārgs prieks, ja? Tad tur būs drīzāk aka, tā kā, visdrīzākais būs akas ūdens, vai arī spīce, ja, kaut kāda arī. Tā ka šim ūdens aspektam jāpievērš liela uzmanība, un, protams, tas viens no svarīgākajiem mūsu dzīvē. Ūdens ir vajadzīgs gan dzeršanai, gan arī visam saimniecībā, gan arī, ja ir mājdzīvnieki vai lopi vai dārs, kur jūs laistat, ūdens ir vajadzīgs. Tāpēc par šo ir ļoti jāpadomā, šis viens no svarīgākajiem punktiem, un ideālā variantā, ja ir 2 no šiem. Ja, piemēram, ir aka un dziļurbums, ja? Vai, ja ir, piemēram, spice kaut kāda un arī izmantoja centrāla ūdens padevi, vai aka un centrālais, vai varbūt kāds izmanto lietus ūdeni, tas vispār būtu baigi labs variants, bet to dara ļoti reti. Permakultūrā to izmanto diezgan daudz, bet sevišķi pēdējos gados lietus ūdens sistēmas kļūst populārākas, jo cilvēki daudz pārvācās uz tādām vietām, kur varbūt grūti pieejams ir izrupt ūdeni, ja, vai dziļi jāurb un negribās akas ūdeni, bet ir pieejams lietus, ir daudz nokrišņi, un kā mēs redzam, arī nokrišņi ir tā kā nolīst vienā reizē diezgan daudz tagad pēdējos gados, un tā kā gada vai pusgada norma, piemēram, nolīst 2-3 dienās, ja, un tad ir svarīgi to ūdeni savākt pēc iespējas vairāk. Viens no veidiem permakultūrā, kad viņu uzkrāj zemē, protams, ja, jo zemes kvalitāte ir ļoti laba, viņa spēj akumulēt ļoti daudz ūdeni un uzkrāt sevi un vēlāk atdot to ilgākā laika posmā. Bet otrs variants, protams, ir uzkrāt rezervāros un izmantot viņu gan dzeršanai, gan mazgāšanai, gan dzīvniekiem, gan visam pārējiem, ja. Tā ka ūdens ir ļoti svarīgs un svarīgi saprast, ko tur tajā vietā var izdarīt. Visvarīgāk to atkal apjautāties kaimiņiem vai arī apskatīties kartē. Ir arī tādas kartes, kur ir reljefs redzams, ja, un kontūras līnijas un varbūt arī ūdens līnijas kādas. Ja. Tā, iesim tālāk. Elektrība. Pēdējā laikā ļoti populāri kļūst saules sistēmu risinājumi un tieši off-grid variants. Permakultūras gadījumā šis ļoti labi iedarās. Daudz īpašumi, ko cilvēki izvēlās, ir vai nu nekurienē tādā, ka, piemēram, viņi vienkārši izmanto lauksaimniecības zemi dzīvošanai, vai piemēram, ir arī gadījums, kad elektrība ir ļoti tuvu, piemēram, tur 30-40 metri, bet lai viņu izvilktu, tas izmaksātu 20-30 tūkstoši, un šajā te gadījumā jau neatmaksājās vairs vilkt to elektrību, bet atmaksājās uzstādīt saules sistēmu.
Saules sistēmām arī pieejams arī valsts atbalsts ir daļais kaut kāds, var to izmantot, var neizmantot. Saules sistēmas iedalās divos veidos. Vienas ir tās, kas ir tad, kad ir arī pieslēgums no tīkla, var uzstādīt saules sistēmu un ražot elektrību, nododot to tīklā, lieko visu, ja, to, kas pāri palikusi un neiztērēta, un pēc tam ziemā atpērkot atpakaļ. Tas pārsvarā tā, ka vasarā viņu ir par daudz saražota un to nodot tīklā, un ziemā viņu atpērk par samazinātu summu atpakaļ. Un otrs variants ir off-grid variants. Off-grid variants atšķirās ar to, kad viņam nav, protams, pieslēguma no tīkla, un viņam ir akumulātori. Un šādā gadījumā pa dienu tā enerģija uzkrājas akumulātoros un tiek izmantota no paneļiem jau pa taisno, kur jāizmanto, un pa nakti tā tiek izmantota no akumulātoriem. Te ir svarīgi šādā gadījumā saprast, ka visam pārējiem jābūt ir ne uz elektrības, bet, piemēram, uz malkas vai gāzes. Ja, piemēram, plīts, tā būs malkas vai gāzes plīts, un apkure, tā arī būs malkas vai gāzes apkure retāk, ja pārsvarā jau tā būs tāda malkas vai cita apkure, varbūt centrālā apkure, bet tā nebūs saistīta ar elektrību. Protams, labākajā variantā būtu tā, ka īpašumā jau ir gan pieslēgums, gan arī uzstādīta kaut kāda saules sistēma, kas dod iespēju izmantot arī elektrību tad, kad tās nav no tīkla. Šeit gan jāpiezīmē, ka tajā gadījumā, ja ir tāds pieslēgums, kad ir gan elektrība no tīkla, gan saules paneļi, un jūs nododat elektrību tīklā, drošības apsvērumu dēļ ir tā, ka, ja, piemēram, pazūd elektrība mājai, tad arī saules paneļi pārstāja ražot elektrību īpašumam, un īpašumam vairāk nav elektrības pieslēguma nekāda. Ja. Tas ir darīt tāpēc, lai tie paneļi nedotu tīklā elektrību tajā brīdī, kad, piemēram, atbrauc elektriķis salabot bojājumu, lai tajos vados elektrības tiešām nebūtu, lai nav tā, ka jūs sistēma elektrību ražo un padod atpakaļ tīklā, un tur elektriķis atnācis un labo, un tad tur varbūt tā viņa pēdējā diena šajā darbā un dzīvē. Tāpēc ir tā, ka tas varbūt, ir tāds mīnus, ka tām saules sistēmām ir, liekas, ka saules sistēma ir, elektrības nav, bet saules pīta man jābūt elektrība ir vienalga. Nē, tā nav šajā gadījumā, bet off-grid sistēmām, protams, tā ir, ja, un tagad arī hibrīdās sistēmas, kas var darboties gan tā, bet tur tikai īpaši invertori pieejami, kas to spēj izdarīt un māk saprast, ka elektrību nevajag sūtīt atpakaļ tīklā, bet tikai uz māju viņi ir jāpadod tādā gadījumā. Tā kā, protams, ka vislabākais ir gadījums, kad elektrība ir un ir arī saules paneļi, bet ir arī tā, kad nav nekā īpašumā, un tas viss ir jāliek no jauna. Tad, protams, tās ir izmaksas, ar ko ir jārēķinās no šajā gadījumā, un jāsplāno kaut kādas iespējamie varianti, un varianti tur būtu dažādi, gan, teiksim, minimālais variants, ja kas būtu, off-grid variants ar ļoti mazjodīgu sistēmu, bet ļoti lētu, ja saimniecībā izmantojas citi enerģijas veidi, kā malka un gāze, ja. Bet, ja piemēram, tomēr tā vajadzība ir pēc lielāka elektrības patēriņa, tad jau tā sistēma jāuzstāda ir nopietnāk, un tas to procesu visu sadārdzinās. Tātad ēkas. Svarīgi, protams, būtu, ja īpašumu iegādājoties uzreiz ir ēkas, kurā var dzīvot. Jo tādā gadījumā, kas ir apdzīvojamas, kas nav sabrukušas vai neapdzīvojamas, ja, bet tādas, kas ir jau apdzīvojamas, lai var arī attīstīt savu īpašumu, uzreiz pārvākties un attīstīt īpašumu, vai, ja nav uzreiz jāpārvācas, lai tas ir kā rezerves variants, ja tāda nepieciešamība ir, lai var pārvākties, kā arī var izšķirt tādus variantus, vai tā apdzīvojamā ēka ir tāda, kas ir apdzīvojama tikai vasarā, piemēram, tāds kā vasaras mājiņas pārdodās, tādi moduļu mājiņas, kas apdzīvojami pārstāja vasarā, vai kemperīši, ja, var arī dzīvot kemperoši vasarā,
vai karavānās, tādās lielākās mājiņās jau. Tā, ka te ir tādi varianti iespējami, kad ir kā vasaras mājiņa, vai ir jau tāda īsta māja, kas ir apdzīvojama. Tad svarīgi arī saprast, kādas ēkas vēl ir uz īpašumu, vai tur ir šķūņi, pagrabi, noliktavas, palīgēkas, vai, piemēram, ir kūtis ir, un siltumnīca arī, vai ir, ja, tas, protams, daudz ko uzreiz atvieglo. To var arī apskatīties caur Google Maps, piemēram, uzreiz, jau ko var saprast un novērot un paskatīties. Tur gan jāpērš uzmanība, kura gada un datuma tās bildes ir, vai tās ir svaigākas, vai tās nav tik svaigas tās bildes. Tātad ēkas ir svarīgs moments un novērtēt viņas ir nepieciešams ir un saprast, kas tad ir īsti izmantojams, kas nav, jo, piemēram, tāda ēka, kas ir nojaucama, viņi varbūt liekas, ka tas tā kā plus, ka tur viena ēka vairāk ir uz tā īpašuma, bet īstenībā biežākajās gadījumos ir tā, ka nojaukt to ēku ir lielākas problēmas nekā, piemēram, uzcelt no jauna un saskaņot tās izmaksas, ja? Tas tā kā arī to vajag izvērtēt, cik izmaksās šo ēku nojaukšana, vai tas ir izdevīgi, vai varbūt, piemēram, ja ir bojātas ēkas, tad varbūt nav jēga tavas ēkas nojaukt, bet ir jēga uzcelt blakus jaunu ēku. Un tad vecās ēkas jau pēc tam kaut ko izdomāt, vai viņas restaurēt lēnām, vai nojaukt un pārtaisīt, vai nojaukt un tos materiālus izmantot priekš kaut kādas citas ēkas celtniecības, ja? Tur variantu ir daudz. Īpašuma novietojums. Svarīgi saprast ir, ko pats cilvēks vēlās vai ģimene, vai tas īpašums ir vajadzīgs, piemēram, tā kā privātmāju rajonā, kas parasti nav saistīts ar permakultūru, vai tas ir saistīts ar viensētu, kas atrodas, piemēram, lauku teritorijā. Un tad vajag izanalizēt to un saprast, cik viņš ir tuvu ceļam, nu to ir ļoti viegli saprast, protams, jau pēc kartes, ja? Vai viņš ir aizsegts no ceļa, vai tas ir grants ceļš vai zemes ceļš, apskatīties, kādi valdošie vēji ir tur arī, vai no kuras puses pūš vējš, un vai īpašums ir kaut kādā veidā aizsegts ar krūmiem vai kokiem vai žogu no vēja, ja? Vai, piemēram, vai īpašums ir kaut kādā kalnā vai ielejā, saprast, cik tas ir arī redzams no malas un no citām vietām. Tāpat arī saprast, vai viņš nav plūdu rajonā, piemēram, vai tur nav aplūstoša upe vai nokrišņu kaut kādi ūdeņi, kas notek no kalna un tek cauri īpašumam, vai tur, piemēram, tā augsne nav ļoti mālaina vai dubļaina, vai, kas pāriet dubļos un mālā un putrā, kad uzlīst, vai iebraucamais ceļš ir tāds sakarīgs, pa kuru var iebraukt arī smagā mašīna un kaut ko piegādāt, ja vajag, vai tas ir tāds vienkārši iebraukt ar traktoru ceļš. Vai, piemēram, cik tālu ir māja no ceļa. Tas svarīgi tādos gadījumos, kad ziemā ir jātīra sniegs un kaut kā jātiek ārā no īpašuma, vai kaut vai ziemā no ceļa, ja mašīna noliek pie ceļa, cik tālu ir jābrien līdz mājai pa sniegu, ja, piemēram. Tas svarīgs faktors, ja. No otras puses, jo tālāk no ceļa, jo tālāk no robežas, jo tālāk no kaimiņiem. Tad tur vairāk ir privātums atkal, ja, to vajag saprast, cik tur daudz ir vēlme pēc tā privātuma vai vēlme, ka tur brauc mašīnas garām, ja, visu laiku un ir skaļš un kaimiņi un viss ir dzirdams un arī vispār saprast, kāda ir satiksme blakus īpašumam arī svarīgi, vai tur dienā brauc 3 mašīnas vai 300 mašīnas, ja, vai tie smagie vai vieglie, un kas tas ir par ceļu, kādas nozīmes, kādas vietas viņš savieno, un kāds ir tā noslogojums. Ļoti svarīgs faktors saistībā ar veselību un veselīgu ēdienu audzēšanu ir tas, vai blakus ir kāda ražotne vai kaut kāda konvencionālā saimniecība, kas ražo, nedod Dievs, rapšus viņa audzē. Tas, protams, sliktākais, kas var būt, laikam. Un
sevišķi, manuprāt, Zemgalē ļoti izplatīta ir tā rapšu audzēšana, jo, pabraucot tur no Rīgas uz Bausku, uz Jelgavu, arī uz Kurzemes pusi, tur vienkārši ir indes lauki, tur vienkārši ir rapšu lauki, un es nezinu, kā tie cilvēki dzīvo, tur vispār nezinu. Vidzemē savukārt rapšus neaudzē, vai tur nav klimats pateicīgs, vai kas, es nezinu, bet te rapšu lauku neesmu redzējis, te sliktākais, kas, ne sliktākais, bet tas, ko audzē šeit pārsvarā, ja audzē, ir kaut kāda labība vai kukurūza ir populāra pēdējā laikā arī palikusi. Un kukurūza labība, viņa jau ļoti labi arī tās nezāles iznīdē bez saucamās nezāles, bez kaut kādiem pesticīdu izmantošanai, jo, sliktākais, protams, kas var būt, ja blakus kāds izmanto pesticīdus, ja tas ir tā kā, uzreiz jau pēc kartas redzams, ja blakus ir lauks, nē, tur tā kā nav uzreiz nav varianti, tas tā kā ir jāšķir prom ir tā lapa. Tas ir viss svarīgākais, manuprāt, ir vai tur kāds izmanto pesticīdus vai nē, jo tas tiešā veidā atspoguļojas uz veselību, uz ģimenes veselību, bērnu nākotni un uz visādiem faktoriem. Piemēram, vislabākais variants, kas varētu būt blakus, ir mežs. Mežam, protams, arī savi riski, ka tur var viņu izcirst, viņš var izskatīties slikti, bet ķīmijas izmantošana mežā ir ļoti reti droši vien. Un otrs labākais ir, ja ir ganības, jo ganības ir tādas, kad, ja tur jau 10 gadu gana lopus, tad, cerams, ka visticamākais arī un cerams, ka tā arī turpinās. Un parasti ganībās nekādas ķīmijas neizmanto, tur viss notiek dabiski, tur katru gadu vienkārši viņas nogana vai nopļauj sienu un savāc sienu. Ja? Varbūt arī ganību pļavas bez lopiem, ja kā vienkārši izaudzē sienu un novāc ēst, un tur nemaz lopi neparādās. Tad ir jāskatās, vai blakus nav kaut kādi trokšņi, vai, piemēram, trokšņi, kas ir no ražotnēm, ja kaut kādām dīvainām, vai no kaut kāda torņa blakus, kas raida signālus, un vai nav kaut kādas smakas no ražotnēm, vai no arī fermām, ja no fermas ir tās, kas arī tā kā ražo smakas, ja, ļoti daudz, un bieži, ne bieži, bet ir redzēts sludināms, ka ļoti smuka vieta, smuka māja, un tik smuks skats, bet nav nofotografēts tas, kad uz vienu pusi smukts skats, protams, bet uz otru pusi ir ferma, un tur nav nekāds smukais skats, tur ir 100 dzīvnieku, un tur ir dubļi un vircas, un skaļi un trokšņi, un viss kaut kas notiek, un sūknējas virca no lielajām mēslu bedrēm, un tur diezgan šausmīgi būtu dzīvot tādie blakus. Jā. Tad vēl svarīgi, protams, ir, ko blakus audzē kaimiņi. Ja? To es arī pieminēju, bet svarīgi saprast, vai viņi tiešām audzē kaut ko neizmantojot pesticīdus. Ja? Tas ir svarīgākais. Tad ir svarīgs faktors arī, vai tūmā ir upe vai ezers vai kāds avots vai dīķītis, vai arī īpašumā. Protams, ka man arī, mēs, ka meklējām īpašumu, man gribējās, lai caur īpašumu tek maza upīta, vai tad tas ir blakus ezerem, ja? Bet kaut kādā veidā neizdevās tādu īpašumu iegādāties, jo vienkārši ir ļoti maz piedāvājums ar tādiem. Bet, protams, kad forši ir, kad ir īpašumā ezeriņš vai dīķīts vai upe vai avots, ja? Tas ir patīkami, un tas ir gan ūdens avots, gan arī izklaides avots, gan arī dzīvniekus, kur dzirdīt var, gan dārzus laistīt, gan ļoti daudz pielietojumi ir ūdenim, vai ne? Tā, iesim tālāk. Dārzs un zeme. Arī svarīgi saprast ir kāda zeme ir īpašumā. Protams, to var saprast tikai klātienē aizbraucot un vienkārši to zemi paņemot saujā un pataustot, kāda viņa ir. Un var saprast, vai viņa vienkārši sausa kā putekļi, vai viņa ir kaut kāds strukturēta, un vai viņa ir nedaudz mitrums iekšā, vai viņa ir dubļaina, ja. Vienkārši saprast vizuāli pēc sajūtām, pēc taustas jau kaut vai pēc krāsas, saprast, kāda ir zeme. Un paskatīties arī, kādi ir dārzi, kas tur tiek audzēts,
vai tiek izmantotas kādas ķīmijas un kādi mēslojumi, vai tur, piemēram, ir augļu koku dārs, ābeles kaut kādas plūmes, ķirši, krūmi, tur upenes vai jāņogas, ērkšķogas, kas tur vispār aug viņiem. Tajā zemē aug pats no sevis, vai kas ir iestādīts un labi aug bez pieskatīšanas. Tas būtu visideālākais saprast, kas tur aug kā nezāle, ja kā saka. Jo tas, kas aug kā nezāle, to arī jāaudzē ir tajā īpašumā pārsvarā. Vai tur ir siltumnīcas? Kāda ir zemes vēsture? Vai tur ir bijuši, teiksim, dārzi sen, vai tur ir, varbūt ir pāris gadi apakaļ bijis rapšu lauks, ja, un tās atķīmiķos viņš ar ķīmiju ir, ka tur vairs, šai paudzē vairs nav ko darīt, varbūt vēl 100 gadi tur nekas nebūs izmantojams, jo, piemēram, Dānijā es zinu, ka tur viņiem ir ļoti intensīva lauksaimniecība un izmantojot daudz mēslojuma, daudz arī ķīmijas, un viņiem tie ūdeņi ir nonākuši, tā ķīmija nonākusi gan gruntsūdeņos, gan arī dziļurbumos, un tādos, kas apgādā pilsētas, un tur ļoti daudzi no dziļurbumiem tiek slēgti ciet, daudzi saimnieciskie izmantojamie lauki tiek vienkārši īpašniekiem atņemti un nodoti pašvaldībai, un, protams, viņiem ierāda kaut kur citur laukus, ja? Bet, tas faktors ļoti svarīgs, kāda ir zemes vēsture. To parasti neviens neuzsver, tur parasti ir tā, ka nopērc īpašumu, uzliec mulču un audzē, ja? Bet tomēr svarīgi ir tas, kas tur ir bijis iepriekš, vai tur ir bijusi pļava visu laiku, vai tur ir bijusi, teiksim, Krievu laikos, varbūt arī tika izmantota tur aktīvi ķīmija, ja, kad bija lielā ražotne un kolhozi. Ļoti svarīgi būtu noskaidrot šos faktorus, jo tās var ietekmēt to lēmumu vai īpašumu iegādāties vai nē vispār, ja, vai ir jēga tur kaut ko sākt darīt, vai nākamos 100 gadus tur vēl nav jēga vispār neko darīt. Ja. Ideāli, protams, ir saprast, kāds ir zemes sastāvs, bet tad jāties analīzes, lai to saprast detalizētāk, ja, bet kā es teicu, to arī noteikti tīri vizuāli apskatot to zemi vai dārzā, ja tur vispār mulčēts dārs, vispār ideāli, protams, ja, tad tur var apskatīties, kāda zeme ir zem mulčas, un tad tur jau viss jau skaidrs pārsvarā. Un arī kāds ir dārza un siltumnīca novietojums, vai viņiem ir, teiksim tā, vai ir pareizais novietojums pret debesu pusēm, ja, vai tur, piemēram, augļu koku dārs, vai viņš ir izvietots no ziemeļiem uz dienvidiem vai no austrumiem uz rietumiem, ja? Tas ir svarīgi faktors arī. Kā tur, teiksim, vēja iepūš, vai tur nekrājās mitrums tajās vietās, vai tur nav kaut kāda puve vai slimības tiem kokiem visiem, ja? Vai krūmiem. Vienkārši apskatīties uz to krūmu, koku, augu veselumu, cik viņi ir veseli, un kas vispār notiek ar zemi un tā tālāk. Aizsardzība no vēja. Ļoti svarīgi ir saprast, vai īpašums ir vējains, vai tur ir ļoti vējaini, vai ir mēreni vēja pūš. Izvēloties, teiksim, to īpašumu pēc tās vēju kartes, kā mēs skatījāmies, tas visaktuālākais būtu, protams, vai no Kurzemē vai Vidzemes centrālajā daļā. Skatīties, vai tas ir kalniņš vai ieplaka, kā tur vēja ieskrienās, no kuras tā puses viņi pūš vairāk. Protams, to var novērot jau dzīvojot tur, bet svarīgi saprast to būtu jau pirms iegādājoties īpašumu, ja tas ir iespējams. Ja. Un foršāk, protams, kad no ziemeļiem ir kaut kāds aizseks, ja, kas ir vējlauži. Viņi aizsektu gan no vēja, gan no, piemēram, no kaimiņiem, ja tas būtu īpašuma ziemeļa, tur būtu kaut kāds krūmu stādījums vai koku stādījums, ja, kas ir 1,15 m, 20, 30 augsts ideālā gadījumā, tad tas būtu forši, ka tāds būtu, tad būtu aizseks no vēja, un arī tas būtu savā ziņā kā saules ķērājs daļēši, ja tur lejas daļā var uztaisīt pilnīgu aizvēju, pret dienvidiem viņu pavērst, un tas jau būtu atsevišķs mikroklimats, jā. Tur augtu augi, piemēram, tādi, ja īpašums ir, piemēram, 5. zonā, tad tur varētu audzēt augus, kas aug 6. zonā, ja. Tas par mikroklimatiem ir atsevišķs stāsts, bet idejiski ir tā, ka var kaut kādu vienu klimatisko zonu var dabūt klāt ar kaut kādas vietas mikroklimatu, ja. Tā.
Nožogojums. Ir īpašumi, kam ir vajadzīgs nožogojums, kam jau ir uzstādīts nožogojums un kam tas nav vajadzīgs. Un atkarībā no tās vietas un situācijas, kas ir apkārt, var izvēlēties, ko tur uzstādīt. Vai, protams, kad ideālā gadījumā, ja viņš jau tur ir, ja tas ir vajadzīgs. Un tad saprast, vai tas ir, apskatīties, vai tas ir metāla siets, kādā stāvoklī viņš ir, vai tas ir no koka dēļiem 3 rindās sasists vienkārši žoks, ja, kas ir tā kā, pārsvarā to izmanto aitām tādus, ja, agrāk izmantoja. Vai tas ir ganību siets, vai tas ir, piemēram, ar vienu, ganību siets, tā bija domājis ganību striķis vienkārši ar elektrisko ganu, ja. Vai tas ir apstādījums, ja, vai tie ir apstādījumi, piemēram, ar kokiem krūmiem, kas izveidojas kā žoks, ja. Vai tas vispār, kā permakultūrā, ideālā variantā, tad tas jau būtu dzīvais žoks, ja, bet mēs zinām, ka to izmanto ļoti, ļoti retos gadījumos Latvijā vēl. Mēs arī tādu vēlamies izveidot kaut kādā posmā dzīvo žogu. Tas būtu interesants projekts arī. Un arī kā žoks nožogojums varētu būt reliefs tādā ziņā, ka, piemēram, ja īpašuma robežai kaut kurā pusē vai visur apkārt ir augstāka vieta vai kalniņš paugurs vai paugurs un uz tā kaut kas uzstādīts kāds stādījums arī, ja, vai tur mežiņš kaut kāds ir vienā sānā vai daļā, ja, tā, ka novērtēt vienkārši kādas īpašuma robežas un kā viņš, teiksim, kā tur izskatās, ja, piemēram, skaļi runā, vai tu kaimiņu dzirdi vai kaimiņš tevi dzird, ja. Jo tas arī ir tāds interesants moments, piemēram, mūsu īpašumā bija tā, ka mēs bijām diezgan pārsteigti, ka kaimiņi diezgan tālu salīdzinoši, bet ļoti laba dzirdamība caur tādu mazu birzīti, ja. Tas bija tāds interesants moments, jo, liekam, tas vējš pūš no kaimiņiem uz mums, un tad mēs viņus dzirdam, un viņi mūs nē. Tas, protams, labi, kā nav otrādāk, bet labāk būtu, ja nevienu nedzirdētu, protams. Tā, ka šie nožogojuma faktori jāņem vērā, gan, ja jūs plānojat kaut kādus dzīvniekus, gan, piemēram, aizsardzība no meža dzīvniekiem varbūt vajadzīga ir, ja. Un tur visādi varianti ir daudz ar nožogojumu. Tad var apskatīties, kā jau es pieminēju iepriekš, kas ir blakus īpašumam, vai tas ir mežs, vai pļavas, vai lauki. Tā jau es jau šim pieskāros punktam, ja. Rapši ir tas, ko es negribētu redzēt ne savā īpašumā, ne vispār tālumā no savu īpašumu, ne vispār Latvijā, bet citi tā nedomā un viņus audzē. Un tālāk ir kukurūza, audzē daudz graudaugus. Dārziņus arī bieži audzēja konvencionāli daudz laukos, un visforšākais ir blakus mežs vai siena pļava, ja, un tad, ja, piemēram, ir tas kaut kāds lauks un kaut kāds zemnieks tur kaut ko audzē, kaut vai tie ir graudi vai kukurūza, tomēr es gribētu, lai uz to pusi ir kaut kāds aizseks, ja, jo, mēs, jā, arī viņš saka, ka neizmanto ķīmiju, jā, varbūt viņš tomēr izmantoja kaut ko, un tad gribētos, lai vismaz uz to procesu, kad notiek tā miglošana, ja, lai būtu kaut kāda aizsardzība. Tas, protams, ir viss sliktākais, ja, kas var būt, bet, ja gadījumā tāds gadījums ir noticis, ja nopērk īpašumu un pēkšņi kaimiņš tur pārvācas vai pārdot savu īpašumu un tā vietā ievācās kāds, kas, izmanto to ķīmiju un to neko nevar izdarīt viņam. Un tad vienkārši vajag aizsargāties pēc iespējas labāk no tāda gadījuma vai pārvākties uz citurieni. Un beigās es apkopoju, piemēram, kāds varētu izskatīties ideālais permakultūras īpašums. Kādus faktorus es gribētu redzēt tieši meklējot savu īpašumu. Ja mēs skatāmies pēc klimata zonām, tā būtu 5. 6. zona, jo, kā es redzēju, 7. zona, 8. tur ir ļoti vējains, tur ir kaut kāda varbūt aplūšanas riska arī, kaut kas. 5. 6. zona, manuprāt, būtu ļoti tāds optimāls variants Latvijā. Lauku teritorijā, lai nav blakus tuvu kaimiņi, lai nav pārapdzīvota vieta, lai ir diezgan mazs iedzīvotāju blīvums, lai izmērs ir vismaz 3 hektāri un vairāk,
lai tas būtu nelielā uzkalniņā un nogāze būtu pret dienvidiem vērsta. Tas vēl viens svarīgs faktors, ka, ja īpašums ir uz ziemeļiem, tad, pilnīgi garām tur ir pilnīgi garām. Tāda nav jēga ņemt, jo tur saulē neiespīd, tur ir ēna, tur ir vēss, tur pat nav jēga skatīties tādu. Lai tas būtu no galvenā ceļa, kas ir galvenās šosejas, kas savieno lielas pilsētas, lai zemes noziedzības līmenis, gribētos, lai vidējs vai zemes dzīves līmenis, negribētos dzīvot tādā pilsētā, kas ļoti attīstīta, tur ir, jo attīstītāka pilsēta, jo vairāk kontrolas ir. Tas tāds faktors, ko mēs, protams, ka negribam. Mēs gribam tomēr, lai vairāk ir tā brība mums, un mēs paši varam izlemt un uzņemties atbildību arī, kas nav mazsvarīgi, jo varbūt kāds vienkārši domā, ka es tikai gribu izlemt, ko es gribu, ko to es daru, bet, tam jāiet kopā ar atbildību, un ja tā atbildība ir, tad, manuprāt, viss ir kārtībā. Gribētos, lai latvieši sastāvā tur virs 90%, ap 90 un vairāk, lai kaimiņi nav tiešā redzamībā un dzirdamībā, vai vismaz, lai ir iespēja tā izveidot ar laiku, izveidot kaut kādus stādījumus un tā. Lai blakus ir mešs vai siena pļavas vai ganības, lai veikali un skola un būtu 30 minūšu attālumā, lai nav pārāk tuvu, lai nav pārāk liela burzmarija un braukšana un lai tur cilvēki nebraukātu garām, bet lai tas būtu arī pietiekami pieņemamā attālumā, ka var tur, teiksim, reizi nedēļā vai reizi mēnesi aizbraukt un iepirkties, ko vajag iepirkties, tā liela pirkuma. Izdarīt, jo man labāk liekas, ka tā, kad ir apkārt kaimiņa zemnieki un var no viņiem kaut ko iegādāties, nevis, kad tuvu ir veikals un vienkārši katru dienu skriet uz veikalu un iepirkt pārtiku tur. Tur jau vairs nav īsti pārtika, bet tas ir cits stāsts. Tā, ka šis bija tāds, var teikt, diezgan īss apkopojums, kam pievērst uzmanību permakultūras īpašuma meklējumos. Es ceru, ka tas arī kādam būs noderīgs un liks aizdomāties par kaut kādiem faktoriem, ko jūs līdz šim iepriekš varbūt neiedomājāties, jo es arī sākumā daudz ko no tā pat neiedomājos, arī, ka mēs izvēlējāmies īpašumu. Protams, ir tādi gadījumi, kas vienkārši vai nu tev ir mantots īpašums, piemēram, vai nu tev pārdod īpašumu kā cilvēks, ko tu pazīsti, vai vienkārši kā mūsu gadījumā tas īpašums pie mums atnāca pats vienkārši, tā kā, pat nebija sludinājumā, viņš pie mums atnāca un mēs viņu nopirkām un tagad mēs viņā dzīvojam. Tā kā variantu ir daudz un dažādi, lai visiem izdodas atrast sev piemērotāko variantu tālāk no pesticīdiem, tālāk no rapšalaukiem un dzīvot veselīgākā vidē un ēst veselīgāk, elpot svaigu gaisu un dzert tīru ūdeni. Lai visiem veiksmīgi, tā!